Individuālajiem plāniem ir jābūt. Es joprojām nesaprotu, kāpēc skolas, pat tās, kurās ir atbalsta personāls, neraksta individuālos plānus, kā to ir ierakstījis speciālists bērnu atzinumos. Lai veidotos sadarbība vecākam ar skolu, kura mērķis ir palīdzēt bērnam, ir jābūt individuālajām sarunām ar vecāku par konkrēto bērnu, viņa vajadzībām, izaugsmu vai regresu vismaz reizi pusgadā, un vecāks ir jāiepazīstina ar individuālo plānu. Ja bērnam ir disleksija vai disgrāfija, mēs nedrīkstam ignorēt šīs bērna grūtības, un teikums, ka tu raksti neglīti, nekādi bērnam nepalīdz un nemazina šo te viņa traucējumu. Mīļais skolotāji, ik viens tavs vārds atstāja dziļu nospiedumu bērnā, atstāja dziļu nospiedumu vecākos, kuri iet, cīnās un dara, kuri katru dienu mēģina atbalstīt savu bērnu, bet ja vecāki mājās strādā ar bērnu, maksā lielas naudas, lai vestu pie speciālistiem, bet tikai viens jūsu vārds var sagraut bērna sapņus, cerības un liek viņiem justies slikti. Un, mīļais skolotāji, ja tu skolā strādā 20, 30, 40 gadus, tas nenozīmē, ka tu visu zini. Tas tā vienkārši ir. Jā, tu zini daudz, bet laiks iet uz priekšu, un mēs esam šajā brīdī iekļaujošas izglītības priekšā, kura paredz, ka mums ir jāņem vērā katra bērna individuālās vajadzības. Tāpēc aicinu skolas un izglītības ministriju pievērsties rūpīgāk iekļaujošās izglītības patiesajam mērķim un formulējumam. Iekļaut nenozīmē tikai atļaut mācīties kopā ar visiem, atļaut mācīties kopā ar visiem bērniem. Tas nozīmē to, ka mēs nodrošinam atbilstošu vidi un atbilstošus apstākļus un ņemam vērā ministru kabineta noteikumus 556, kas paredz, ka bērniem, kuriem ir mācību traucējumi un atzinumi, ir nepieciešams individuālais plāns un arī atbalsts. Un kāds tas ir? Ja tu sako manai lapai, tu droši var paskatīties vecākus ierakstus, kuras dalos ar savām metodēm un ar savu pieredzi. Jo pateikt, es skolā jau strādāju 40, 30 gadus, es visu zinu, tā nav atbilde, tas nav risinājums. Mēs esam citā laikā, bērni ir citā laikā. Ķirurgs taču neoperē ar metodēm, kuras viņam derēja 40 gadus atpakaļ. Viņš taču operē ar metodēm, kuras ir mūsdienīgas, vai ne? Tāpēc ir laiks ievērot visu to, kas ir nepieciešams, lai mēs tiešām varētu teikt, ka mums ir iekļaujoša izglītība ne tikai uz papīra, bet arī skolā.